Atšķirībā no bērniem, viņiem nav tāda iespēja, ka viņiem šis dopamīns izdalīsies, tāpēc, ka viņi sev teiks kaut kādas lietas. Pirmkārt, tāpēc, ka viņi sev tādas lietas nesaka. Viņiem šī domāšana vēl nav attīstījusies līdz šiem 7, 12 gadu vecumam. Tikai tad tā domāšana sāk pamazām attīstīties, un viņi var sākt sevi motivēt. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi un nepieciešams, ka viņiem ir tie pieaugušie, kuri saka tos vārdus, lai ar laiku bērni sev tos vārdus varētu teikt un sev to dopamīnu attīstīt. Un tāpēc arī ir tā, ka tie bērni, kuriem šis dopamīns tā neizdalās, tad tas, ko mēs redzam, kad viņi nevarēs izpildīt to uzdevumu, kas viņiem neinteresē. Un tas nav tāpēc, ka viņiem viņš neinteresē tādā tāds untums vai ka viņi tādi bezskaunīgi, ka es vienkārši negribu pildīt, tāpēc, ka tas nepatīk. Ja viņi saka, es negribu, viņi saka, ka es nespēju. Jo viņi jau nevar pateikt, man tur dopamīns nav tā kā, nekas tur tam smadzenēm nenotiek. Ja viņi saka, es negribu, tas nozīmē, ka viņi nespēja. Un tas nozīmē, ka tur jau tas dopamīns ir beidzies.